kaut ko te brokstoši nākamajā rītā. Atskot, redzēs, kā šodien ies. Ir atkal vēl bišķi garāks, pats, ir 130 kaut kāds. Sanāk līdz Aviņonai jābrauc un, protams, atkal virs 30 grādiem un kas tas stulbākais pretvējš atkal visu laiku no dienvidiem. Nu jā, redzēs labi. Nezinu, kur es te varētu vēl atrast tādu vietu, kur uzriktēt kaut kādu to bagāžnieku. Nu jāapstās, vai centrā braucot kaut kur pa ceļam šajā pilsētiņā nevarētu būt. Šī gan nav pārāk liela pilsētiņa, kaut kāds velo veikals. Kaut gan skaidrs, ka visu to Somas svarus tāpat diez vai tur var uzstatēt, tad viņš nolūzīs, jo man jau nav tāds klasiskais velo, kur var tādu stipro bagāžnieku piemontēt. Šeit jau sāka trokšņot 6 no rīta, viņš tur sāka televizoru skatīties. Pilnīgi pofīgi, ka kāds varbūt cenšas izgulēties. Tā, kaut ko es te nopirku vietējā Dekatlonā. Nelikās pat tik dārgi. Šitais te, kā 10 kilograms, un es te ceru, ka man tā soma nav. Varētu būt kaut kāda, nezinu, 12. Grūti tā uz roku noteikti, bet nolūzīs. Var sakot, kaut kādi bezjēdzīgi, šitie vispār pilnīgi bezjēdzīgi. Viņas jau reāli, jo te jau pat zīmējumā rādīts, ka viņas nekur nestiprina, pārdojas aptais, ka viņas nestiprina tos apakšējos šitos, te man uzreiz jāmet ārā tepat kaut kur. Man jau vispār es tur nevaru piestiprināt tādus. Šits tikai 30 eiro maksā, es nezinu, cik pat Latvijā dārgāk, man liekas, tādi maksā. Šitas drīzāk, tad vienkārši stripa 7 eiro. Saules puķu galvas vēl nav pacēlušās. Saule jau spīda, viņas tā, laikam arī beigās guļavas tā, kotri mostās no miega, pasties tāds viss vēl tāds, dažs jau bišķi tāds izpūrušas, kā jau cilvēki ar no rītiem. Bišķiņu vairāk ir jau dažas pacēlušas galvas, daži galīgi vēl nafik, bet tā saule modina. Vai nav fantastisks skatiņš saules puķu pļāva. Tālāk. Šitās smukās mājiņas ar visiem dakstiņainajiem jumtiem. Tādās gaišās, dzīvespriecīgās krāsās, dienvidnieciskās. Un fonā kalni. Kalni, kur arī ir mājas, kā redzams. Un kur augšā ir vēja ģeneratori. Lūk, tur. Smuki. Pagaidām ar šo risinājumu teikšu, pagaidām šķiet, labi, vakaras it kā arī ar visu mugursam platos pirmajos kaut kādos 30, 40, 50 kilometros, pie 50 jau nāca jau tāds lūziens virsū, tā kā vēl nevar spriest. Pagaidām liekas labāk, ka vismaz plecus jau nespiedīs, un tas jau skaidrs. Kas ir viena no lielākajām problēmām Francijas tirdzniecībā? Te bija tādas, te tirgoja tādas aprikozes un persikus, ne? Es domāju, labi, brauc garām, paņemšu, apēdīšu vienu sulīgu aprikozu, vienu persiku. Ne aprikozu, bet persiku un nektarīnu. Un nekur tu nevar nopirkt tik, cik tev vajag. Es jau teicu, lielveikalā obligāti minimālais ir 4 tie mazie jogurtiņi. Šeit atkal sasvēruši pa kastītēm, tikai kastīti. Un Latvijā tu var nopirkt. Un arī citur, kuras pagājuši gadu bija Rumānijā, vai tas nebija Rumānijā, bet Ungārijā. Normāli izvēlēs, cik tu gribi, 2 lieli man pietika tagad apēst, ko es 4 tagad ēdīšu, Nē, labi, ka nē, tu nē. Iespējīgi tā vai kaut kādā atomelektrostacija. Šitādiem milz kurstiņiem būs vēlāk jāapstās kartē, vai tiešām tur blakus kaut kāds šitās inčīgās raktuvas. Itālijā ar tādas līdzīgas redzēju.
Rīgas industriālās ēnās ar vienmēr patikušas. Pagaidām 42 km. So far, so good, bet nu karstums jau jūtās, slāpums jūtās, jūtat jau kā mutu piekaltas. Jā, tur ūdens varētu, tad drīz būs pilsēta Montpellier, nu tur jāmeklē tagad pa dienu, kamēr vēl viņi vaļā ir kaut kāds normāls veikals un jāuztankojās pirmo reizi ar manu sapiņu apelsīnu sulu. Vienmēr patīk iztriekt litriņu tās spiestās apelsīnas sulas. Kaut ko maižveidīgi, lai tādu piekost klāt. Un pēc tam vēl pēc kādiem 50 km ap 100, tad būs jāmeklē, nevis tā kā vakar, to es īsti neizvēju, čipša alu neskaitās, kaut kāds dienas arī īstais ēdiens lielais. Iepirkus tādā veikaliņā, riņķīgo mašīnu, atslēdzīgo, kā piesaists objektu. Brilēns. Iekoduši tie persikā, cik garšīgs persiks. Pēc Latvijā mēs persikus neesam ēduši vispār. Apelsīnas soli arī dabūju. Ja bija gan tās lētākās, kaut kāds tad tik krutā gala. Es atvainojos, bet iznācu no veikala. Bija 3 šitās iedzertās lietas, izsēstās. Tur nekur nebija miskastes. Nu, es nāku skatos šitā, varbūt ir miskasti. Atnāk, laikam miskasti nav. Kaut kāds citu veidu skapīts ar izlauztām durvīm, bet, nu, sorry, Franči, bet es izmantošu kā miskastes. Vienkārši pie veikaliem ir jānovieto miskastes. Es iepriekš nepareiz pateicu, nav Montpellier, bet Montelimāra. Izbraucu cauri vecpilsētai. Visur tā kā svētku karodziņi. Kā vilciens. Redzēt, pasties, cik diezgan stiprs tas vējš, kā tie karodziņi plīvo. Atkal, protams, vējš ir visu laiku pretī. Autostrāda labu efektu rada. Un priekšā šitādi kalni. Wow, 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 wow! Wow, šie iespaidīgākie līdz šim. Redziet, tas citāds tā, ka tāds vilciens vilciens. Vai nav amazing. Un tagad atceros, ka kartē skatījos, cik kaut kāds cietoksnis tur augšā. Tā klints ir pat jau iespaidīgi. Cietoksnis tur augšā, nu kā tāds kirsīts uz tortes. Ir punktiņš uz I. Es vairs nevaru pabeigt, šoreiz nedēļu pārgurumu, bet braucu un kaut kas sokolīņčīgs. Ko šitos tāds ir? Pīlādzīs jāaudzēd. Nē, nu, pasties, puse tā kā oranža un puse zaļa. Wow. Interesanti. Tas kā mūts ir diezgan amazing, jā. Te vispār ir upa, bet labi, nu šobrīd viņi ir pārbrienama. Nu, zirdziņi. Ko jūs tā mierīgi sēžat un ēdat? Jums negribās kaut kur apceļot pasauli?
pagalmā un cauri kaut kādai tā kā fermai vēl kaut kādi tur dzīvnieki zirgām tālākam. Tad es atgriezos uz normālu tādu asfaltiņa ceļā. Avinion. Visu bijis kā pili. Tiltu līdz pusē. Upes. Te jau ir būts kādreiz. Ļoti šarmants šī pilsēta, diezgan viduslaicīga. Pārt Hotel Santa Martī. Esmu ieradies šeitan. Tā, kas nefokusējās tā. Jā, te man mierīgi, jā, nu, piedāvāja vietu arī tur, esot lukers priekš riteņiem. Es tā, nu, es labāk stumšu augšā, man aiz muguras tur kaut kādi, viens angliski teica, yeah, that's a very beautiful bike, I would also do that. Varasti viņš arī kaut kur neatstātu kaut kādā pagalmā. Nu, un tā, tas ir apartaments. Man tur lejā piedāvāja arī brokastis. Šoreiz parakstījos uz brokastiem. Nu, kaut kā 13 eiro. Nē, nu es tā padomāju, nu jā, nu šeit ir kā viss, bet neviens veikals jau droši vien atkal nav vairs vaļā, lai es kaut ko aiziet un nopirkt priekš tā, tas ir viens. Un otrs, nu reāli jau atkal, nu olas nopirkšu, atkal atstāšu vairākas vai nu ko. Nu reāli es jau vairāk samaksātu pats tajā veikalā arī iepērkoties. Nu šoreiz vārds, ko tad izmēģināšu tās. Esot ļoti plašas kontinentālās brokastis tā. Kas te vēl mums ir? Kaut kāds, nē, šitās durvis vienkārši. Nē, te ir kaut kas. Te ir tāda maza istabiņa, kur ir atsevišķi strādāt. Kas te vēl? Tā ir normāls. Nē, nu nebija arī lēti šeit kaut kāds 89. Nu, duši vienkārši to aizskaru. Nekas tāds maigais nav. Jā, nu un skatiņš ir pat kaut kāds diezgan augsts un diezgan, nu tāds industriāls gan, bet man arī tīri okei, nu ko, ir plašums, ir kur pazavērties. Ir kur dzelzceļš. Un sanāk, aiz muguras uz otru pusi, tad tur ir tā pilsētas centrs, tā pāvestu pils, kurā tur 14. kurā gadsimtā pāvests slepus aizmuka no Romas droši vien, ka viņi tur tusēja visu laiku Romā, viņi aizmukuši to Avinionu un šajā pilī tad viņi tur kādu laiku dzīvojās. Nu tā, šodien jūtos tā, kad īstenībā varētu vēl kaut kādus maz 50 km braukt. Galvenais, ka pie 75 bija jau līdzīgi kā vakar. Nu, okei, plecus nespieda, bet biju izkausējies un tāds, bet, nu, es nezinu. Ja, nu, velomens jau saka, kad kola ir jāatcer. Nu, iegāju tajā maķītī, vai tā bija kola un kafija, ko es tur dzēru, vai tas bija frī kartupeļu un burgers, ko es apēdu, bet pēc tam es arī pie sevis tā kā iedvesmoju sevi, ka man jābrauc tā kā traka māzim ir, lai atkal paspētu, jo te atkal teica, ka pēc 9 vairs gandrīz te nav vairs tā reģistratūra un katrs viņā baigi viegli, te pēdējie 55 km bija daudz vieglāk nekā pirmie 75. Tā ka šodien foršāk. Tā kā par to tur, tas ir vērtīgs ieguldījums jābraucot. Tas bija tas dārgais veikals. Viņam arī atbilstoši nosaukums kazino. Tiešām atbilstoši, kur naudu viegli pazaudēt. Tad nu tiešām, te nesen Twitterī bija strīds, vai Francijas veikalos ir dārgākas cenas par Latvijas vai nē. Un viena, kas teica, ka tagad Francijā tur ir reāli dārgāks, un citi teica, nekā nē, tur Latvijā. Bet tas ir atkarīgs no veikala reāli.
Jo tur tā problēma, ka Latvijā nav tādu lēto veikalu, jo Lidls tā kā, bija cerība, jā, bet sākumā it kā bišķi lētāks arī bija, tagad jau sadārdzinājies. Bet šeit jau noteikti var atrast, es zinu, vismaz no Beļģijas un no citām valstīm, kad ir tie lētie, un kur nav nemaz arī tik slikti tie produkti. Bet, šitas kazino, jā, un tas, kurš bija tas Monopriksā, es biju, vai Franpriksā. Tur arī nebija lēti, jā. Šitas kazino visdārgāks, bet tur arī nebija lēti. Tikko viena prostitūta piesitās reāli. Skaidri redzams, ka viņa bija prostitūta. Un sāk kaut ko ar man tur runāt, un no kurienes es esmu, un ko, un es tad tā kā, restīvi, štajā te atpošos brīvdienās un tā. Un vairs negribu tur labi pavadīt laiku vai kaut ko tādu. Tad iedegās zaļais, teica labi, bye, visu labu. Kaut kā sarvēs. Jā, komunikācijas par visu sādīgas. Tā šī ir laikam ieta, jā. Aviņānas ieliņas. Kaut kāda arī franciski jau runā, bet varbūt turisti no kādas citas Francijas vietas, vai arī vietējie savākušies. Te jau smaržo pēc zālītes šitajā rajonā. Kaut kādi jauniešiem tur arī kaut kāds muzons skan. Un tepat blakus aiz muguras ir dzīvīga iela, un paskaties uz Čērsielā, pavisam klusam pamesta. Mierīga. Tur arī aiz logiem droši vien dzīvo cilvēki, kā viņi tad aizslēģot tie logi, bet šeit ir reāls dzīvīgums. Vienīgs tā kā burzlapi notiek. Reāli pat Liona nebija tik interesanta siena, tik dzīvīga vakarā. Arī policisti visur manāmi. Jo ir tad sajūtā reizēm tā, ka viņus vajag vispār, tā, lai viņi pieskata. Jā, Aviņona jau ir riktīgi tāda turistu meka arī. Lūk, arī tie vaiļņi, kurus tagad tieši ārā no teritorijas, tie mūri, kuriem es runāju. Lūk, šeit ir pārāvums, lai var iziet ārā, un tur atkal turpinās. Tur atkal turpinās visu laiku tas mūrs. Dažās vietās, kā redzams, arī ārpus tās vecpilsētas, tur turpinās noteikti ar tusiņi. Tas neaprobežojās ar vecpilsētu. Tagad sāka līt ārā. Tieši kā es nācu iekšā, tā sāka līt. Pēdējās pirmās lāses tieši uzpilēja tā interesanti. Katru smuku akmeņus saveduši, salikuši tā, lai ierobežot mašīnu braukšanu.